Šobrīd Latvijā ir pieņemts mediācijas likums, mēs ļoti ilgi gājam. 2007. 8. gadā sākās ar koncepcijām, 8. 9. gads mēs sākām strādāt pie mediācijas likuma projekta, mums vairākas reizes nācām pie mediācijas likuma projekta. Ļoti grūti gāja, vairākas reizes mēs to likumu esam pārakstījuši, jo domas bija dažādas, daži uzskatīja, ka likums nav nepieciešams atsevišķi, pilnīgi pietiek iestrādāt mediācijas regulējumu dažādos citos likumos, jo mediāciju kā tāda, viņa bija jāiestrādā Latvijas normatīvajos aktos, jo to paredzēja direktīva, kas obligāti bija jāievieš, mediācija bija kaut kur Latvija bija jābūt ierakstītai. Un bija domstarpības vai rakstīt atsevišķu likumu, citās valstīs mediācijas likums nav. Latvijā ir izdomāta, ka tomēr mediācijas likums mums ir vajadzīgs, jo tas saistīts ar Latvijas tautas mentalitāti. Es nezinu, jā, bet latviešiem ir vieglāk, kad ir likums. Ja ir likums, tad tas process, tā procedūra, tomēr viņi ir atļaut, to mēs tad izmantojam. Galu galā mēs esam nonākuši pie likuma, kas vispār nosaka, kas tāda mediācija ir. Nosaka pamatprincipus, nosaka aptuveno procesu, kā notiek mediācija, galvenos pamatprincipus, un ir sadaļa par certificētiem mediātoriem.